Visas zināšanas pārsvarā ir no mākslīgā intelekta. Šīs ir visas detaļas, principā viena detaļa šeit trūkst – videokarte. To es ņemšu no sava vecā kompjutera, tā ir diezgan vēl laba, jaudīga. Šī ir mātes plate. Te ir dažādas mikroshēmas, dažādas pieslēguma vietas. Un ja jūs gribat taisīt paši, datoru, ja jums vajag noskaidrot, vai jūs sadara mātes plate un visi tie komponenti, kas ar viņu nāk kopā, Šeit nāk procesors stiprināms, un procesora dzesētājs. Un šeit spraužās iekšā videokarte. Datoram aizmugurē, šis viss ir redzams, kur jūs piespraužat kabelīšus, klaviatūru. Šeit ir dažādi pieslēgumi. Šis ir procesors, Redziet, šeit ir entie kontaktiņi. Un šeit vienā stūrītī viņam ir tāds trīsstūrītis, Es šo attaisīšu. Stūrī ir tas trīsstūrītis arī, Un šo procesoru ir jāievieto šeit. Un šo es tagad taisu ciet. Un redziet, šis nonāk nost, tas vāciņš. Un šo jūs aiztaisiet līdz galam ciet. Un šim procesoram ir vajadzīgs dzesētājs, Vai nu jūs liekat radiatori, viņi ir tādi kopā ar šķidrumu dzesēšanu, ar sūknīti, gaisa dzesētājiem. Es nopirku gaisa dzesētāju, es jums parādīšu, pēc tam. Tam ir it kā ventilātoriņš tikai un viss principā. Un tā mātes plate skrūvējās, tai korpusa iekšpusē. Viens variants ir viņu ievietot iekšā tajā korpusā, guļus, piemēram, nolikt to, un jau korpusā montēt to dzesētāju virsū, Bet tad viņu nebūs tik viegli uzlikt, varbūt. Šeit nāk operatīvās atmiņas, RAM. Šis ir tā kā dzesēšanai, tāda termoplate, kaut kas tam līdzīgs. Šeit apakšā nāk tā saucamais cietais disks, iestiprināms 1, 2 un 3 M2, Cietais disks, es domāju, ir cēlies no tā, ka datoriem bija pārsvarā šādi, un šī HDD, hard drive, saucamā. Šeit ir tā kā tāds viens disks, un tā kā skaņu plašu atskaņotājām, tāda adatiņa, un viņš visu laiku griežās. Tā ir tā kā datu glabātuve. Šeit, piemēram, ir 2 terabaiti. Diezgan lēns, viņš ir no šiem visiem diskiem vislēnākais, apmēram 150 līdz 200 megapārraides sekundē. 1 vats nāk, piemēram, no barošanas bloka, strāvas vats, štekeris, vēl 1 vats, kas aiziet no šejienes uz mātes plati. Kaut kur šeit, SATA, šis jau ir nedaudz ātrāks, Un šāds 2,5 inči, Viņš skaitās SATA SSD. Tādas pašas pieslēgumi ir tieši der kā šim cietam diskam, Viņš ir nedaudz dārgāks būs, bet viņš ir apmēram 2 reizes vai pat 2,5 reizes ātrāks par šo. Šim jau ir ātrums, tiem vecajiem ir kā 2000, 3000, šim konkrēti jau ir 7000. Un ko es darīšu, es šos nemaz nelikšu. Šie ir, protams, krietni dārgāk. Varbūt skatoties pēc tās ietilpības un pēc citiem parametriem, pēc ātruma, un pēc brenda. 2 terabaiti es ielikšu kā pirmajā vietā,
Un šo vienu teribaitu es ielikšu kā rezerves, vienkārši tur es varēšu kaut ko likt. Nu, šis ir tas saucamais cietais disks, ja viņiem arī ir 5. ģenerācija. Pasūtīju 4. ģenerāciju, jā, jo viņi it kā mazāk silst. Šeit ir tāda tā kā bultiņa, jā, es šo piespiežu, paceļu uz augšu un noņemu šādi, jā. Šādi viņš nāk, šeit ir kontaktiņi, jā, un šeit ir iestiprinās. Ja jūs šo liksiet ar to termoplāte virsū nāk, tad jūs šo vairs nevarēsiet uzlikt pārsvarā. Tagad jau tās mātes plātes nāk ar šādiem. Un kā viņš nāk iestiprinās, viņu šeit ir jāieliek iekšā. Jāieliek tur, jāiespiež līdz galam. Tad nolaižiet uz leju viņu. Un ar šo it kā aiztaisiet viņu ciet. Un šeit augšā vistuvāk tam procesoram tas ir galvenais. Ja jūs liekat vienu tikai, tad viņu jāliek vistuvāk, viņš būs kā pirmais. Jau nākošais jābūs rezerves vai kāds jau 2. un 3. vietā, citiem ir pat 4. Jānoņem nost vienkārši, jā. Un šis ir jāuzliek virsū. Jo ja viņš, redziet, ja viņš būs šis ar to termoplāti, viņš būs pa biezu un jūs nevarēsiet šo uzlikt. Un šo es tagad uzlieku atpakaļ. Un tagad es ielikšu šajā, šeit ir 2 vēl. Redziet, šo noņemu nost. Un šeit man ir 2 vietas. Un šis ir numur 2, redziet, un šis ir numur 3. Šie tā kā atspērīgi, jā. Ieliekat šo šeit. Un šo vienkārši, ja spiedīsiet uz leju, viņš padosies. Jā, redziet, viņš viņu satur, lai viņš nemauc sārā. Nu tā kā man ir tikai viens, es atstāšu pusi. Šī jau otra puse nebūs vajadzīga. Šis ir procesora gaisa dzesētājs. Šis ir magnētisks, un viņš noņemās nost, viņu var noņemt. Tas ir domāts, lai šeit pa šo caurumu tiktu klāt pie šīs skrūves. Un šeit būs ventilators, stiprināsies klāt, kas pūtīs gaisu caur to radiatoru un tādā veidā dzesēs šo procesoru. Šī plēvīte būs jānoplēš un šeit būs jāuzsmērē termopasta, lai būtu maksimāls kontakts ar šo procesoru. Šeit ir pamācība, šeit ir tā termopasta. Šeit ir rakstīts Intel, jā, tas ir Intel procesoram, un šis ir AMD, tas ir Ryzen. Tagad es atskrūvēšu šīs 4 skrūves. Šie jāliek šeit virsū. Vienā galā ir esnāks caurums, otrā ir tievāks. Ja jūs vienā stāvoklī viņu tikai varat uzlikt. Un tagad šos ir jāpieskrūvē. Pārāk drausmīgi jau nevajag. Nu tā kā spirts, jā, un lupatiņu viņu attaukošu.
Un tagad es šeit uzlikšu to termopastu. Nu, tur dažādi veidi. Cits rāda, jā, tādu zirņa lielumā. Pašā vidū pumpu uzlikt, un tad viņš piespiežoties, viņš pa visu, jā, izplētīsies. Cits rāda krustu, cits rāda 3 strīpas, cits rāda punktiņus saliek, jā. Tam nav nozīme, jā, galvenais, lai viņš vienmērīgāk un pēc iespējas vairāk nosad šo laukumu, jā. Un lai viņš nav pārāk daudz, lai nesāk pieskrūvēsiet šo, lai viņš nesāk tecēt uz tiem kontaktiem, nu vienkārši nebūs pārāk labi, jā. Es mēģināšu viņu tā vienmērīgi izsmērēt drusciņu. Tagad es šo noplēsīšu un mēģināšu viņu tā prātīgi uzlikt. Jūs jau viņu nevarat pat daudz pievilkt, jo viņš ir ar tādu aprēķinu, lai viņš galīgi nesaskarās kopā, lai paliek kaut kāda atstarpīte, kur tai termopastei. Vienkārši vienmērīgi, vienu no otru. Redziet. Šis ventilātora vadiņš, jā, būs jāsprauž šeit. CPU, fan, tas ir procesora ventilators. Šeit ir, jā, sūknis būtu jāpieslēdz, ja būtu sūknītis. Jebkuram ventilātoram normālā puse ir, jā, un otra puse ir, tā kā otra aizmugure. Un vienmēr gaiss plūst ventilātoram, plūsma ir šeit ir ieplūde. Un šeit ir izplūde. Man viņš ir jāliek, lai to gaisu pūš iekšā. Citos gadījumos jau viņu arī sūc ārā, jā, un tas pats efekts. Tā kaste nāk šādi, ja man gaiss plūdīs šeit no priekšas iekšā, pa aizmuguru ārā un no kastes ārā, jā. Es ielieku vienu drātiņu, jā. Un es ielieku otru drātiņu šajos caurumos. Aizkabinās aiz tām maliņām, jā. Ja jums problēmas kaut kādas, jūs varat, ja jūs gribat piestiprināt otrā pusē jebkuru citu ventilātoru. Viņi arī tikai vienā stāvoklī jūs varat piespraust, ja viņi nav tie caurumiņi pa vidu, viņi ir vienā malā nobīdīti, un šeit jūs redzat tādus. Un šo vienkārši jāiespraust šeit. Šis ir RAM, jā, operatīvā atmiņa latviski būtu. Un tagad jau jaunie ir, jūs skatāties, ja jūs gadījumā mātes platē, kurai ir ar DDR5, jā. Labi, ja jums ir Ryzens, jā, ja viņam ir šis AMD Expo, un tām operatīvajām atmiņām arī ir ātrums, jā. Divi skaitļi. Viens ir it kā ātrums, pieņemsim 6000, un otrs ir CL, pieņemsim 30, CL 36, tur, un tas nozīmē latenci, ja? Ir jo lielāks ātrums, jo tas skaitlis ir lielāks, jo ir lielāks ātrums, bet tā latencija, tas ir tā kā aizskave.
jo mazāks skaitlis būs CL. Citreiz vienkārši bez tā CL viņš ir, jo ir lielāks ātrums. Viens 16 gigabaiti un otrs 16 gigabaiti šitā operatīvā atmiņa, jā. Viņi tur rekomendē, kad vienu, nav tā kā vēlams, ir divus labāk tā kā divkanālu dalīt uz pusēm. Tāpat, ja jums būtu 64 gigabaiti, tad labāk ir 2 pa 32 nekā 4 pa 16 likt. Un arī, ja liek šajos it kā otrajā, šādi viņus var attaisīt, jā. Otrajā un ceturtajā, ja ir 2, un šis viņam arī tā kā tāds, teiksim, dzesēšanai apvalks, dzesēšanai ātrāk viņš atdziest, gaisa pūtīs viņam virsū ventilātori šo gaisu, un viņš tik daudz nekarsīs, šis palīdzēs viņam dzesēšanā. Šos tātad jātaisa vaļā, un visu viņš jāieliek iekšā. Tā kā jums viņš būs normāli līdz galam, viņš pats aiztaisīsies ciet, un redziet tāda skaņa noklikšķēs, jā. Tas ir viens, un otru es lieku 4. vietā. Tagad šī mātes plate, jā, ir salikta tik daudz, ka es viņu varu likt iekšā tajā kastē, jā. Šī ir datora kaste. Kas man bija vēl svarīgi, lai šīs pogas būtu augšā, jā. Šeit ir noņemams, ja tas tā kā filtrs augšā. Šeit redziet, ventilātoriem ir vieta, vai nu var likt 12 cm, 120 mm ventilātorus, 2, vai arī 140 mm, jā, arī 2. Priekšējais šis panelis ir noņemams. Šī vienkārši tāda aizsarga redele, jā. Un šis ir filtrs, kas visādus putekļus neļauj iesūkt iekšā, iepūst, ja tajā korpusā iekšā. Un šeit ir viegli tikt tagad klātiem ventilātoriem. Viņam nāca līdzi 2 ventilātori. Kaut gan tie man galīgi nepatīk, ka viņi nāk līdzi, viņi sadārdzina to cenu, ja tai kastei. Ja viņi vēl man būtu, es gribu tā kā visus vienas markas tos ventilātorus likt, jā. Vēl pie tam viņš nāk ar 3 tikai vadiņiem. Tagad jau visi nāk pārsvarā 4. Par tiem ventilātoriem es jums vēlāk pastāstīšu, jā. Vēl kas viņam ir labs. Redziet, šie sāni ir viegli noņemami. Redziet, pirmkārt šīs skrūvītes nekrīt ārā, ja viņas paliek. Un viņu viegli ir izņemt ārā, jā. Tāpat otra puse. Šie vadi, kas nāk viņam, jā, tie nāk no priekšējām šīm ieslēgšanas poga un šādi tādi, te ir, viņi ir jāpievieno pie mātes plates, jā. Šeit iekšā ir tā kastīte, jā, kur bāžās cietais disks, HDD var likt un to SATA, SSD. Tagad viņu izņemt ārā ir labi, kad es varēšu te tos vadus vieglāk pievilkt, savienot, jā. Viņa šādi ir izņemās ārā, jā. Šeit ir ielikta kastīte. Par ko es runāju, par šādiem, jā. Šis ir HDD, 2,5 inču SATA, SSD, apmēram 2,5 reizes ātrāks nekā šis, jā. Redziet, šeit bija viens ventilators priekšā un viens aizmugurē. Šeit ir vieta barošanas blokam, jā. Viņš šeit nāk ieliekams iekšā.
un uz 4 skrūvēm pieskrūvējams, un apakšā ir filtrs, jo barošanas bloks ņems gaisu no apakšas. Redziet, ja jūs liekat šādu te un jums ir paklājs, redziet, gaisu sūks barošanas bloks no apakšas, tad jums arī jāliek kaut kas apakšā. Ir vai nu vienkārši kaut kāds, nezinu, tā kā dēlis vai kaut kas tāds, nu tāds, vai arī ir tādi, kas tā kā uz ritentiņiem, jā, tajā gadījumā viņš būs augstāk. Un nesūks tur visādas mikrošķiedras un putekļus no tā paklāja, jā. Jums lamināta grīda vai linoleja, tad jums nevajag neko principā likt tur apakšā, jo viņš jau tad ir normāli tur. Bet no tāda paklāja pirmkārt viņš ir pamīksts, viņš iespiežās iekšā tajā paklājā, līdz ar to viņš ir zemāk. Un šeit tā atstarpe ir mazāk un viņš te sūks pastāvīgi visu ko iekšā, jā. Vēl šeit aizmuguras sienā ir, jā, šāds te platītes, jūs viņu varat atskrūvēt, jā, kuru vietu jums vajag. Viņš piemēram videokartei domāts. Un šo izņemt segmentiņu ārā, jā. Jūs izņemat ārā, cik jums vajag, un tā vietā jūs varat likt kaut ko iekšā. Nu, šis ir barošanas bloks, jā. 850 vati, jā. Šis cipars nozīmē viņa jaudu, viņš dos strāvu visam, kam vajadzīgs. Tas ir principā saskaitot visus tos komponentus, kas jums būs iekšā, jā, cik katrs patērē strāvu un kaut kādu rezervi, kādu 100, es domāju. Procesors, jā, videokarte, nu viss, kas jums ir, it kā tāds ierakstiet. Viņš jums sarēķinās, cik jums vajadzīgs tādam datoram ar tādiem parametriem, jā. Šeit ir vesela čupa ar vadiem. Es saliku divās atsevišķos nodalījumos, lai jūs saprastu, jā. Šitā visa čupa man paliks pāri. Un šie man tikai būs vajadzīgi. Jūs piespraužat tikai tik, cik vajag tos vadus. Redziet, šeit ir rakstīts motherboard, mātes plate, jā. Pie šajā nodalījumā spraužās pie mātes plates, redziet, divi atsevišķie. Šeit lielāks, šeit mazāks, es viņus pēc tam spraudīšu klāt, lai man tie vadi nemaisās. Šeit ir rakstīts, redziet, CPU un PCIe, kas iet uz procesoru. Šos divus arī. Šie ies uz videokarti. Šeit ir, redziet, SATA pata, tas ir uz šiem cietiem diskiem ietu vads, jā. Redziet, jūs jau pat nevarat sajaukt, jā. Šeit nāk 6 kabelīši un šeit nāk 8 kopā pie viena, jā. Un šim nāk, redz, vairāki tādi gali. Ja jūs divus liekat, jā, šādus, tad tas ir strāvai. Un šo jūs pievienojat šeit, jā. Piemēram, un nākošo jūs varat pievienot otrajam, tas strāvu pados, jā. Jūs varat no viena kabeļa divus pievienot vai vairākus, jā. Šeit jau nāks kabelīts pie šī, no šī ies uz mātes plati, jā. Un es to barošanas bloku ielikšu tagad, liekas smagums, jā, pēc tam visu to mātes plati, lai jau viņš man te nav jāgroza. Nu šeit ir vienkārši šie iet ārpusē, jā, šeit ir slēdzītis, jā. Ieslēgt, izslēgt, šeit piespraužās kabelis, kas aiziet uz elektrību, tas kabelis ar viņam ir līdzi. Un šis nav jāaiztiek. Redziet, šeit ir ventilators iekšā. Viņš sūdz gaisu no šejienes, no apakšas un pa šejienu pūš ārā uz aizmuguri. Viņš iesūks gaisu šeit,
tas ventilators jau viņš nāk šādi, jā. Iesūks gaisu no apakšas kastei un pa aizmuguri izpūtīs ārā silto. Nu ko, es tagad likšu iekšā mātes plati. Šeit viņam ir viena tā kā vadīkla man šai kastei. Nu, šeit nav skrūves, tās skrūvēm vietas, jā, ir 9 gabalas. Parasti šim sanāk 8 un viena vieta ir aizņemta it kā tāda tapiņa ir ieskrūvēta. Es viņu uzsēdinu uzreiz uz šo un tad jau viņš būs vietā. Redziet, tā mātes plate jāliek ar šīm. Šeit ir tāda atvere, jā, kaste ar šiem uz aizmuguri. Šādi viņa būs. Šeit tā vieta, tā tapiņa vidējā šajā caurumā ieiet iekšā, jā. Es jums ieteiktu kādu magnētisko skrūvgriezīti izmantot šādās lietās, jā, lai jums nekrīt ārā. Ja es uzlieku, viņš pat var noturēt visu šeibīti, jā, viņš to šeibīti arī var noturēt pie tās skrūviņas. Un tad es varu viņu viegli ieskrūvēt, jā. Uz jūtām pārāk nenovelciet, nenoraujiet vītni, jā. Nu, tagad es mēģināšu pievienot šos vadus, jā. No šiem visiem. Viņi ir jāpievieno mātes platei. Es visticamāk ņemšu pa vienam. Skatīšos, kurš kur labāk iet. Labāk viņu izvērš pa šejiem. Tad viņam būs, ka padoties, redzēt viena vietiņa, tikai te viņam ir, kur viņš der. Tepat nav ko domāt. Un viņu vienā stāvoklī tikai var pielikt šeit tāds paaugstinājums vidū ir, jā. Tagad es ņemšu šo apaļo. Redziet, arī tāds specifisks, tā kā H-burts, un arī viņam tur ir tikai viena vietiņa, cik es skatījos, USB-C savienojums, jā. Visticamāk arī pa šejiem. Te ir rakstīts USB-C, jā. Viņu laikam ir vienalga, kā viņu sprauž, viņš ir simetrisks. Tagad ņemšu šo. Redziet, šeit ir rakstīts audio. Pa šejien, lai viņam ir kur padoties, ja. Šis ir audio 1. Šim gan var redzēt, it kā viņš ir simetrisks, jā. Bet viņam ir viena tukša vieta. Un šeit ir viena tukša vieta, jā. Tā kā viņu ar šo uzrakstiņu uz augšu. It kā ir, jā. Nu, tos vārdus varēs pēc tam sakārtot kaut kā zolīdā. Tagad paliek tikai šie vadi. Līdzi kabelīts nāk. Rezerve, jā. Pretīm ir jāsasprauž, jā. Pieņemsim, šis ir kas? Power switch. Jā, ieslēgšanas. Es viņu saspraužu. Uzrakstīņš pret uzrakstīņu. Reset switch ir šis. Atkal saspraužu. Power LED, redziet, šeit ir plusiņš. Plusiņu ar plusiņu saslēdzu. Šeit ir power LED mīnus un pretīm ir mīnusiņš, jā. Tagad viņus tā zolīdi ir jāsaliek. Zolīdi ir jāsaliek un jāuzmaus tas apvalciņš.
Redziet, viņi visi ir tagad iekšā. Un šis ir šāds tagad viens, viņš arī simetrisks, jā. It kā. Bet viens ir tukšais, vienā nav nekas. Šis ir jāpieslēdz šeit, pie paša pirmā. Nu, ja jūs kaut ko nevarat atrast, internetā ir katram jau šai mātes platē, jā, tā pamācība manuāli. Nu, tad es viņu spraužu tā, lai tas tukšais ir pret, un tur ir viens mazāk, jā. Sagriezīšu, kā man vajag. Es nedaudz sakārtoju labāk viņus, jā. Šie vadiņi man iet pa šejieni. Audio, jā, USB, USB-C un šie pārējie. Un šeit arī daudz maz. Tagad es pievienošu vadus no barošanas bloka. Jā, šis ir uz mātes plati, jā, barošanas vads. Viņam šeit ir jābūt, jā. Viņu arī tikai vienā stāvoklī var ielikt, te ir tāds klipsis. Šādā veidā, jā. Šeit viņam šitam ir labi tāda šahtiņa, jā, kur tos vadus ielikt. Šie ir jāpiesprauž pie barošanas bloka, jā. Tur ir uzrakstīts Motherboard, mātes plate. Viens ir, redziet, tāds garš, un viens ir īsāks, un arī viņiem ir, nu, vienā stāvoklī tik jūs varat pielikt. Redziet, tas ir izdarīts. Tagad es pievienošu šo kabelīti. CPU, jā, tas ir uz procesora. Un šis ir pie barošanas bloka. Viņš iet pa šejieni, jā, pie mātes plates. Te es pa tiem caurumiņiem varu redzēt, jā. Ir divi gabali. 1 un 2. Man viņš pie viena jāpievieno. Šis klipsis uz augšu. Jā, ir pievienots. Pēc tam tos vadus šeit ir speciālas vietiņas, jā, tādi. Viņus varēs pietīt klāt. Un šitais, redziet, ir 8. Un tam barošanas blokam, kā mēs redzējām, ir ar 8 un ar 6. Tur ir uzrakstīts CPU un PCIe. Jā, es viņu pie tālākās, lai nākošo varētu tuvāk spraust. Redziet, pagaidām ir tikai 2 kabeļi pie barošanas bloka. Šo es piestiprināšu pēc tam, tāpēc, ka šeit vēl viens droši vien nāks. Un šī ir video karte, jā. Šī ir no mana vecā datora, jā. Viņai jau 7 gadi kaut kāda, es viņu iztīrīju tikko. Viņa skaitās vēl pietiekoši jaudīga. Un es viņu lietošu un ar nākotnē, redziet, es varēšu nopirkt arī jaunāku. 2 skrūviņas, jā, un viņi iestiprinās šeit iekšā. Un 2 vadi jāpievelk šeit no barošanas bloka.
Viņi nāk šī slotā iekšā. Un redziet, tiem veciem ir tāds, tā kā šim, jā. Attaisa viņu vaļā, viņu ievieto, viņš pats aiztaisās tad. Bet šim šeit ir tāda podziņa, jā, jo tām lielākajām video kartēm viņas ir garākas jau, jā. Viņām grūti tikt klāt pie šīm. Un šim ir šeit tāda poga. Redziet, vienreiz nospiež viņš attaisās, otrais viņš aiztaisās, viņš visticamāk, es tagad viņu attaisu, un šie ir ventilātori, ja vienkārši šeit ir radiatoriņš iekšā, un ventilātori pūš gaisu, dzēsē to radiatoriņu. Šeit ir jāizņem tagad visticamāk 2 ārā, jā, šie, lai atbrīvotos vieta. Un šeit redziet ir, kur piesprauž monitoru. Ir dažādi pieslēgumi, jā, iespējams kaut kam vēl viņi ir domāti. Nu šādi viņi tagad ir jāliek iekšā. Nākošais ir jāizņem vēl viens. It kā otrais, trešais, laikam viņš man jāņem ārā ir. Redziet, šeit ir 2, tā kā 2 ir vieta. Redziet, šādi es viņu iestiprinu. Varbūt, ka viņš jānospiež. Jā, viņš nospiestā veidā ir uz leju attaisīts, un tā, ka viņu palaiž vaļā, tad viņš aiztaisās ciet, jā. Un šīs tagad jāpieskrūvē atpakaļ, jā. Jau bez šiem. Es vienkārši ar rokām viņus pieskrūvēju, nemaz skrūvgriezt neskrūvēju. Nu, un šis ir video kartē, jā, 2 gabali. Type 4, jā. Tas spraužās pie barošanas bloka. A šis, šie šeit. Viņi var turēt kopā šādi un spraust visus kopā, vai var spraust šito mazo pirmo, un tā viņš, šitais viņu tā kā, nu, viņam tāda speciāla vietiņa, vieglāk man liekas ir spraust kopā. Šis klipsītis, redziet, šeit apakšā ir, kur viņš pēc tam aizķersies. Viens, jā, vai viņu pa apakšu, laikam pa apakšu, jo viņš ies, tā jau ir apakšā. Barošanas bloks, jā. Nu, un šim ir tie paši, jā. 8 un 8. Viens, jā, un otrs. Es varbūt šos izmantošu. Nu, redziet, šeit principā viss. Vairāk nekas man šeit nav. Nu, tagad pastāstīšu par ventilātoriem, ja, par šīs kastes ventilāciju. Parasti pa priekšu spiež gaisu iekšā, jā, pūš caur šo, ja viņš tāds ir. Šim arī ir ventilators un pa aizmuguri, un ja vajadzīgs vēl pa augšu papildus, pūš ārā. Kā es jums stāstīju, šim barošanas blokam ir pašam pa sevi, viņš rauj pa apakšu iekšā, bet tālāk viņš nekur neiet, tas siltais gaisiņš
iznāk šeit pa aizmuguri ārā, jā. Un redziet, šeit ir filtrs, jā, apakšā viņam, lai viņš putekļus nerautu iekšā. Šeit priekšā ir filtrs ventilatoriem, jā. Tas pats, lai nerautu putekļus iekšā. Un augšā ir šāds. Arī tā kā filtrs, jā. Piestiprināms, lai arī putekļi netiek iekšā. Un ja ir vairāk gaisu jūs spiežat iekšā nekā velkat ārā, iekšā būs lielāks spiediens nekā ārpusē, un līdz ar to jums putekļi neies iekšā pa šīm atverēm, kur nav filtri, ja, ne pa augšu. No augšā labi ir filtris. Liekais gaiss izies pa šiem, te ir entās visādas papildu atveres, jā. Bet ja jums būs mazāk ventilatoru skaits, kas pūš iekšā nekā velkat ārā, tad viņš sāks raut pa šīm atverēm iekšā papildus gaisu. Līdz ar to visādi putekļi, mājā jau paši ziniet, it kā liekas, ka putekļi nav, bet uz visās malās viņi ir visādas šīs mikrošķiedriņas, jā, no drēbēm, no paklājiem, no segām, no viss kaut kā. Tagad es pastāstīšu nedaudz par ventilatoriem, jā. Redziet, ir ventilatori ar 3 vadiņiem, jā. 3 pin, viņi angliski tur rakstās, ka jūs pērkat, jā. 3 pin un 4 pin. Šis ventilators, redziet, ir ar vienu kabelīti, jo viņam nav tās gaismiņas. Ja jums būs gaismiņas, jā, ventilators ar tām gaismiņām, diodēm, ja jums būs ventilatora vēl papildus kabelīti. Ventilatoriem, kā jau es teicu, šī priekšpuse ir, kas ir iesūts gaisu, ieplūde, jā. Šī aizmugure, jā, tā ir izplūde. Un ja jūs šajā liekat ieplūdē, tad jūs liekat viņu šādi to ventilatoru, jā, uz āru ieplūde. Ja jūs liksiet aizmugurē, tad jūs liksiet šo, ja jūs gribat kā izplūdi, šo jūs liksiet uz iekšpusi, ja, lai jums gaiss plūst ārā. Pa priekšu ieiet cauri visai kastei, iziet ārā pa aizmuguri un var likt vēl uz augšu, jā. Vislabākais pašā aizmugurē, ja ir viens tikai, lai viņš, ja būs šeit, viņš uzreiz rauste to it kā svaigo gaisu ārā. Un šis vienkārši dzēsē savu to, jā, videokarte 2 ventilatori, viņam arī vēlams, ka šeit padot no priekšas kaut kādu gaisu, jā. Pārsvarā visām jaunajām mātes platēm nāk tie pieslēguma vietas ar 4, jā. Ja ir ar 4, jūs varat trīnieku arī slēgt pie 4 klāt, kur ir 4, tad pirmās 3 vietas aizņemiet, pēdējais 4. paliek brīvs, jā. 4-nieks ventilātora ātrumu regulē nedaudz savādāk, jā. Šie, kam ir 3 tikai kabelīši, jā, 3 dzīslas, tas regulē, viņš samazina vienkārši strāvas stiprumu tam ventilātoram, un līdz ar to viņš griežās lēnāk, ja vajadzīgs. Ja jums 3 ventilātori ies uz to sadalītāju, un pēc tam viens vats nāks uz mātes plati, ja tā mātes plate, tos sanāks visi tie 3 griezīsies vienādā ātrumā. Viņš jau arī regulēs to ātrumu ātrāk vai lēnāk. Visiem 3 būs vienāds ātrums. Te ir teikts, ka ne vairāk par 3-4 ventilatoriem var slēgt pie viena mātes plates pieslēguma vietas, jā. Es darīšu kā, es centīšos katru ventilatoru slēgt atsevišķi, jā. Ja 120 mm, ja 12 cm pa viduskrūvē, ja ir lielāki 14 cm, tad ārējos šajos caurumos, šeit ieiet 2 gabali 14, jā, vai arī 3 tie mazie, jā. Vairāk ventilatoru skaits, tas nenozīmē, ka viņš strādās skaļāk, jā. Ja viņam normāli saslēgti, viņam tieši tas gaiss, viņš labāk dzēsēs, viņi lēnāk griezīsies, ja tā mātes plate regulēs, viņai te ir kaut kādi sensori, jā, kas pēc temperatūras nosaka, jā, un viņš griezīs tos ventilatorus lēnāk, būs klusāk. Un tai mātes platē tur ir it kā iestatīdams, ja, varbūt, ka tur pēc noklusējuma ir, ja tāda opcija ir auto, jā.
tiem tieši ventilatoriem, tad viņš vai nu jūs pieslēgsiet tur 4 dzīslu kabelīti, ja, vai 3 dzīslu kabelīti, viņš automātiski noteiks to un regulēs ātrumu. Ja viņam būs uzlikts uz tā, it kā 4 dzīslu tās regulējums, un jūs pieliksiet 3 dzīslu ventilātoru, tad viņš griezīsies maksimālā ātrumā, jā. Nu, es pielikšu tos ventilatorus, es pielikšu 2 ventilatorus, kas man pūš ārā, jā, vēl ārā gaisu no kastes, un 3, kas pūš iekšā. Es šo kabelīti izlaidīšu šeit ārā, un pēc tam es viņu pa citu vietu ievilkšu iekšā, tur pie mātes plates pieslēgšu. Viņam ļoti vienkārši, ja šis man jāliek šādi, lai viņš vilktu gaisu ārā, jā. Ieplūde, izplūde. Un tā skrūvīte vienkārši tai plasmasā skrūvējas iekšā. Nobīdīšu viņu maksimāli zemu, lai viņš ir vairāk pretim šim. Šeit nāks cauri, lai viņš uzreiz viņu var izsūkt ārā, jā. Šo pielikšu uz augšu, lai viņš sūc gaisu ārā, jā. Ieplūde, izplūde. Un šeit man ir viena vieta, jā, pieslēgt, kuru ventilātoriņu pieslēgt, un šeit ir vēl viena. Un pārējās jau nāk pa apakšu. Tās es no priekšas vilkšu, jā. Es izvilku abus vadus pa šo caurumu ārā. Jā, lai viņi mani neiet pa kastes iekšpusi. Un šeit es viņus paņemšu. Un te es varēšu pēc tam viņus piestiprināt. Šeit ir 4, jā, bet man šie 2 ventilātoriņi ir ar 3 vadiem. Viņu tikai vienā varēs iespraust vienā stāvoklī. Ja jūs nobīdīsiet viņu nepareizi, jūs nevarēsiet viņu iespraust. Jā, tas ir ļoti labi. Jūs vienā stāvoklī tik viņu varat iespraust, un tā tad jūs arī nekļūdīsieties, jā. Nu, šeit ir vēl 3 ventilātoriņi, jā, es nopirku ar 4 vadiem. Un šos jāliek, lai viņš pūš iekšā, lai viņi pūš iekšā, jā, tai kastē to gaisu. Šī ir datora priekšu, jā, un tā ir aizmugura. Nu, principā viss ir gatavs. Šeit ir visi vadi, jā, kas man ir. Šeit ir ventilātoriņi izvilkti ārā, un pēc tam atkal iekšā tāpat šeit. Un šī ir iekša. Šeit gaiss ieplūdīs, izplūdīs cauri, jā, un pa šeien ārā. Un katrs ventilātoriņš ir pievienots pie mātes plates, jā, atsevišķa pieslēguma. Mātes plati varēs regulēt ātrumu katram ventilātoram atsevišķi. Iedomājieties, ja jūs šādi sastelējat savu datoru, jūs visu zinat, visu perfekti, kas ir viņam, jā. Un ja jūs kaut ko gribat uzlabot, jums jau nav nekādas problēmas, jā. Nopērkat kaut ko citu un uzlabojiet, nomainiet.